Šobrīd es teikšu mēs, tāpēc, ka es esmu divām ēnām, atrodamies Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā. Muzejā rīt parasta darba diena, bet mums šodien padomā viens pastāsts, vēstures stāstiņš par lokomotīviem. Ar to mēs arī aizsākam ritekļu apzināšanas stāstus. Un man aiz muguras, mums aiz muguras ir viena šaursliežu lokomotīve. Jā, šaursliežu tas ir pilnīgi acīm redzams, jo mēs esam mazliet varbūt pat garāki par dažām lokomotīvas pamatdetaļām. Un kāpēc es ar to, vai mēs, pareizi sakot, ar to sākam mūsu stāstu sižetu, jo tā ir faktiski vecākā lokomotīva, kas ir Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja krājumā, un tā faktiski visu laiku, kopš 1923. gada, kad viņu nopirka Latvijas dzelzceļa, atrodas Latvijas dzelzceļa īpašumā. Tātad godprātīgi savu darba mūžu nostrādāja līdz 1973. gadam, 50 gadi. Tas ir tāds lokomotīvas cienīgs mūžs, un šobrīd pēc vairākām pārceļošanām, jo vispirms lokomotīvu pārceļoja no Daudzavas uz Jelgavu, pēc tam no Jelgavas uz Ventspili, pēc tam no Ventspiles atkal uz Jelgavu, un 2007. gadā tika pārvests uz Rīgu, bet atkal tad uz Ventspili, kur tai veica restaurāciju. Un pēc restaurācijas 2009. gadā lokomotīva atgriezās, vai pareizi sakot, tika ievietot šajā vietā. Lokomotīvas darba mūžs tā ir viena lieta, otra lieta unikalitāte kā tāda, jo daudz pasaulē šādu lokomotīvu nav saglabājies, bet arī nevar teikt, ka tā ir visretākā lokomotīva, jo vairāk kā 2500 šādu lokomotīvu savu laiku tika izgatavots pamatā Pirmā pasaules kara gados, jo tā faktiski bija Vācijas armijas viens no tādiem pamatieročiem. Jā, ar to nešauj, kaut gan to sauc par tanku lokomotīvi, jo kā mēs tad noskaidrojam, ar tankiem ir dažādas nozīmes. Jā, viena no tiem šajā gadījumā ir ūdens krājuma, teiksim, sakoncentrēšanai. Un Pirmā pasaules kara gados ar to veica faktiski tās pirmās nepieciešamības loģistikas funkcijas tieši frontes apgādēji. Varbūt ne pašā frontes tūmā, jo tur vairāk izmantoja zirgu vilci. Kāpēc? Zinat? Kāpēc lokomotīvu nevar pie frontes tūmā pie ienaidnieku pozīcijām pievest? Izšaust cauri ūdens bākas un ūdens izvīst. Jā, viens no tiem, kad lokomotīvu var viegli ievainot, otrs ir dūbi un tvaiks, kur ienaidnieks diezgan viegli var pamanīt. Un tāpēc tomēr nedaudz vairāk aizmugurē šīs lokomotīvas tika izmantotas. Bet Latvijā bija ļoti daudz šādu dzelzceļu. Faktiski mēs te lēšam kā aptuveni ap 1000 kilometriem, bet pēc Pirmā pasaules kara Latvijas dzelzceļu rīcībā bija aptuveni 600 kilometru šādu dzelzceļu un 64 šādas lokomotīvas. Daļa no tām palika pēc kara un daļa tā kā piemēram, 25 konkrēti 1923. gadā nopirka Vācijā. Lūk, lokomotīva ir ļoti interesanti un jānāk laikam muzejā uz vietas, lai izpētītu visas detaļas, bet man jau tika uzdot konkrēti jautājumi, kā tad var tajos tankos ūdeni dabūt iekšā. Mēs zinām, ka Placliežu dzelzceļos mums ir ūdens hidranti, tad lielākajā daļā staciju lokomotīvas varēja piebraukt, vai lokomotīvas un tur ūdeni iepildīja no augšas. Šeit ir nedaudz savādāka sistēma. Gofrētā cauruli un pēc tam vēl arī metāliskā cauruli ir paredzēts, lai tās ievietot kādā ūdens tecē vai akā vai dīķī, kas tur tūmā var atrasties sliedēm. Un tad ar ežektoru speciāli tvaiku darbināmas iekārtas palīdzību tad šo ūdeni iesūca lokomotīvas tankos un vēlāk ar inžektoru palīdzību savukārt lokomotīvas katlā. Vienīgais lielais mīnus laikam būs kustības ātrums, vai ne? Jā, ļoti lēni brauc.
Jā, pēc pārbūves, tātad pēc modernizācijas šī lokomotīva spēja attīstīt 25 km/h lielu ātrumu. Bet pirms, tad, kad iznāca no rūpnīcas vai tika izgatavot, tās ātrums tika noteikts 15 km/h, jo tur bija diezgan sarežģīta grozāmo asu sistēma, lai lokomotīva varētu asākos līkumos izbraukt. Vēlāk tomēr tas ātrums bija daudz svarīgāks, līknes iztaisnoja, un galvu galā līdz pat 1962. gadam Latvijā ar šīs lokomotīvas palīdzību tika veikti arī pasažieru pārvadājumi. Jā, izklausās diezgan neticami, bet mēs iekāpām pasažieru vagonos. Un jums jāatnāk noteikti uz muzeju, lai izbaudītu arī to šarmu, kas kādreiz valdīja 600 mm dzelzceļa pasažieru vagonos. Nu, tāds tas īstais stāsts par mūsu senāko spēkratu, un varbūt esmu kaut ko aizmirsis. Cik daudz ogles pārmetām, cik bieži jāliek katlā? Jā, ar akmeņoglēm jeb kurināmo tur atkal ir īpašs stāsts. Kādreiz Vācijas armija bija paredzējusi ļoti mazu nodalījumu, kur uzlabāt ogles. Nu, bija paredzēts, ka acīm redzot, katrā nākamajā vai katrā otrajā stacijā atkal varēs tās ogles jaunu iemest lokomotīvē un tad atkal kurināt. Bet Latvijas apstākļos tas nebija pārāk prātīgi, un tāpēc lokomotīva tika paplašināts mazs nodalījums, bet nu vairāk kā daži 100 kilogramu ogļu vienalga tur iekšā negāja, tā kā vajadzēja diezgan taupīgi rīkoties. Un tad, kad akmeņu ogles bija liels deficīts, un mums arī bija tāda perioda, tad mēs izmantojam malku, un to tad sakrāva visas lokomotīvas augstumā. Tā kā, nu jā, tas kurināmā jautājums ir ļoti labs. Paldies! Kas ir par ūdeni? Cik daudz ūdens vajadzēs konkrēto distanci, lai izbrauktu? Jā, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Es uz viņu laikam neatbildēšu ļoti precīzi, bet ūdens ņemšanas vietas bija izvietotas ik pa kādiem 3, 4, 5 kilometriem. Tas nozīmē, ka atkarībā no meteoroloģiskiem apstākļiem vēsākā laikā ir nepieciešams vairāk ūdens, jo arī berze palielinās, un jo smagāka krāva, jo ūdens patēriņš ir lielāks. Bet jā, tas noteikti jāpapēta, un es domāju, ka tie apmeklētāji, kas atnāks uz muzeju, atradīs arī atbildi uz šo jautājumu, jo muzejā ir dažādi veidi katalogi un grāmatas, un arī ekspozīcijā tās ir pieejamas. Tā kā, ja jums ir šādi jautājumi, droši nākiet uz muzeju un arī uzdodiet tos, mēs atbildēsim.